Labdien! Šis Latvijā ir Blaumaņa 150. jubilejas gads. Mēs Eirobusiņā arī to savā ziņā svinēsim. Paskatīsimies uz slavenāko no klasiķa motīviem – Indrānu problēmu. Vai mūsdienu Latvijā Indrānu tēvi un dēli vēl aizvien nevar labi sadzīvot, vai pareizāk sakot, kā jaunie zemnieki pārņem saimniecības no saviem tēviem? Vai var teikt, ka jūs kā jaunie zemnieki darat kaut ko savādāk nekā, teiksim, jūsu vecāki darītu? Es domāju, ka maniem vecākiem būtu sākumā ļoti grūti pieņemt to variantu, ko es dzīvo ārā pie mīnus 25 grādi. Vecākie cilvēki gājumu, viņi nesaprot to, ka kāda citā liek, ka dzīvnieku mocīšana, tas pats arī uz mājā trīs zirgi, un viņi visu laiku ziemā dzīvo ārā, un cilvēki apskauž pilnīgi, kā zirdziņš tagad ārā visu ziemu, tāda augstumā. Bet viņiem ir iespēja ieiet iekšā nojumē, bet viņi neiet. Šitie lielo, gaļas lopi arī, viņi dzīvo labāk ir ārā, kaut vai mīnus 30, vai pat pagājuši bija mīnus 30, viņi dzīvo ārā, saguļās kopā, čupā, un ja kad ir liela vējš kaut kāds un slapdriņš, tad gan viņi ieiet nojumē. Šitajiem maziņajiem, kad viņi nāk pasaulē, es uzskatu, ka vajag tās 4 sienas riņķī apkārt un jumtu virs galvas. Tiem lielajiem, lai viņi iet un dzīvo, kur viņi, kā viņiem labāk. Bet... Kāpēc jūs izvēlēties tieši gaļas lopus? Sākumā es meklēju, ko es varētu darīt, man ieteica ņemt aitas. Bet tad paitām bija atteicos dēļ tā, kad man ir mitras pļavas. Un mitras pļavas nozīmē, var rasties visādas veselības problēmas aitām, nav labi. Un tad kaut kas uzvedināja uz to domu gaļas lielopi. Es aizbraucu uz vienu saimniecību, paskatījos, un tad pirmās 2 grūsnās teles iegādājos. Un tad lēnām esam tikuši pie šitāda ganāmpulka. Plāns jau mums ir uz 100 govīm. Tagad ceļam jaunu lielopu novietni, lai būtu viņa pilna. Tad ir visu, jo plašāk, bezjēdzīgi tie nav uz vietas, uz riņķi nav tur, kur attīstīties, jo zemes pietrūkst. Ja es tagad paņemtu, 200 lopiem, man vajadzētu ņemt strādniekus klāt, un es vairs nebūtu saimnieks. Es būtu darba devējs. Jūs būtu menedžeris. Es būtu menedžeris, es jau mainītos statusā, un tā saimniekošana tiešām būtu datora un Excel tabulām. Citiem vārdiem jums tas nav tas, ko jūs gribat dzīvē darīt. Jūs gribat satikt to savu lopiņu. Jā. Es gribu būt pati noteicēja. Ja jūs tieši ar to esat moderni, ka jūs izceļaties uz kopējā jaunu ģimeņu fona. Kāpēc jums to vajag? Man patīk lauksaimniecība. Kā tāda, man patīk tehnika un ņemties ar zemēm, ar lopiem. Varbūt es tā mazāk biju sākumā bērnībā. Un tāpat skola bija. Lauksaimniecības skola un prakse Vācijā, tur, kāpēc gan ne? Man darbs, man kaulus nelauž, ka tik būtu veselība un strādā tikai. Vai cilvēcisko ego tā var piepildīt? Teiksim, jūsu bērni saņem laimīgu bērnību tādā pašā devā? Es domāju, ka jā. Jo ir, kad es daru to, ko es gribu darīt, un es esmu par sevi noteicējis. Tas laikam ir tieši tas. Tas ir pirms vairākiem gadiem, ko es sapratu, ka es negribu strādāt kādam citam labā, es gribu strādāt savā labā. Un šobrīd sanāk, ka tas lēnā garā realizējas, īstenojas. Par šiem 3 gadiem, es domāju, mēs esam ļoti augstu uzkāpuši augšā ar saviem panākumiem un darbiem. Kaut kā ir paveicies, mēs esam bijuši pareizajā laikā, pareizajā vietā. Raiti, jūs arī esat jaunais zemnieks. Pastāstiet man īsos vārdos. Tā galvenā motivācija, citi teiks, trakais. Ko viņš tur lien? Ja iegūst nepieciešamās zināšanas un saprot, ka kaut kāda šīs zemes lieluma var sākties arī bizness, ar kuru var arī nodrošināt ģimeni un savas vajadzības, kā katram cilvēkam. Tas ir varbūt arī kādu hobiju uzturēt. Piemēram, kas jums ir hobijs? Man hobijs ir izveidot visādas ērtas lietas. Tas ir priekš manim, jo es esmu tehnisks cilvēks, man patīk daudz laika pavadīt darbnīcās un tam līdzīgi. Bet brīvajā laikā esmu uz kalna. Ja man tāds brīvais laiks ir, kas lauksaimniecībā ir maz. Labi, bet ziemā tā tad var, ja? Jo uz kalna, es pieņemu, jūs braucat ziemā, ne jau vasarā, vai ne? Un tad no kalna ar slēpēm, šitā? Ar dēli. Ar dēli, ok. Nav tālu no manīm ērgļi. Tur es varu nokļūt 30 minūtēs.
un vakarā pēc darba aizbrauc. Tad modernam zemniekam visas tās iespējas ir, bet tas modernisms sāks pie cik lielas saimniecības? Atkarīgs no reģiona un nozares. Jo var arī audzēt lielogu dzērvenes, tie hektāri var būt tikai 10, ieguldījumi ļoti milzīgi ir, bet arī ieņēmumi turpretī, ja tas viss ir aizgājis un sācis ražot, tad tie arī ir pietiekoši. Ja tā ir, piemēram, kā manā gadījumā gaļas lielopu nozara, tad zem 100 hektāriem ir pagrūti, tad tur jābūt paralēli vēl ir darbam, kur cilvēks gūst papildus ienākumus. Bet, Karīna, ir tā, ka jūs pirms dodat īpašu atbalstu jaunajiem zemniekiem, vēl paprasat, vai viņam ir attiecīgi izglītības dokumenti. Tātad jūs apzināti virzat, ka jaunais zemnieks nomainīs arī to attieksmi, tā kā te pasakā protu, ja, balodim. Jā, tā tas ir. Tās arī bijis regulas nosacījums, ka jābūt kaut kādam attiecīgam prasmēm. Un es domāju, ka tas ir obligāti strādāt kaut kāda nozara un nezināt par to neko. Tas nebūtu prātīgi. Vai jūs tad redzat arī abas vai visi patiesībā to efektu, to modernizācijas efektu, kurš jau 8 gadus tad veļās pār Latviju? Kāda tad ir tā modernizācijas pakāpe? Es domāju, ka daudzās saimniecībās modernizācija ir ļoti augstā līmenī. Mums ir Eiropas līmeņa lauku saimniecības, gan augkopībā, gan lopkopībā ar visām modernākajām tehnoloģijām. Un, protams, ka ar šīm modernajām tehnoloģijām nevar strādāt cilvēki bez zināšanām. Bet tie jaunie zemnieki ir tad, 3 reizes modernākas saimniecības nekā tie vecie? Skaidrs, ka jauns cilvēks ir vairāk varbūt tāds netik piesardzīgs. Varbūt, ka viņš uzdrošinās riskēt, uzsākt kaut ko jaunu. Tieši tā, atvērts jaunām idejām. Un ja viņam ir arī pamatā zināšanas, viņam to ideja ir vēl vairāk. Jo viņam ir vairāk zināšanas, jo patiesībā viņš vairāk vēlas vēl uzzināt. Un tad viņš arī dodās skatīties pieredzi uz citām, mācīt vērtīgo no nevērtīgā izglītība un zināšana zemniekam, arī jaunajam zemniekam, dod brīvību, dod iespēju tai turpmākajai attīstībai. Visvieglāk manipulējamie cilvēki ir tie, kas nav izglītoti, jo viņiem nākas ticēt tam, kas viņam kaut ko stāsta. Pilnīgi visās dzīves jomās. Ar ko salīdzināt. Es jums parādīšu vienu piemēru par vienu cilvēku ar brīvības izjūtu. Viņš ilgi strādāja pie svešiem saimniekiem, turklāt Dānijā, bet visas tās gudrības, ko viņš tur samācījās, viņš gribēja tajā savā brīvības sajūtā, ko jūs sakat, pārvest tēva mājās. Tieši tāpat kā es. Vai ne? Cik sen jūs jau esat saimnieks šeit? 3 gadus. Pirms tam tas piederēja tēvam, bet jūs jau visdrīzāk visu palīdzējāt. Protams, jau pārcoties pat pamatskolā, beidzās stundas. Ja nebija muzikas skola vai nebija kaut kādas sporta nodarbības, tad braucām, pat nācu ar kājām no Madlienas. Tur bija ierasta taciņa un patika viss. Tomēr pirms jūs pārņēmāt šo saimniecību, jūs devāties vēl tajā slavenajā jauniešu izslēcienā ārā no Ligzdas. Jūs bijāt Dānijā gandrīz 2 gadus, ja? Tā sanāca, beidzu Jāņmuižu un izdomāju, ka aizbraukšu pastrādāt. Arī naudiņu nopelnīt, protams, arī pieredze. Jo to pieredzi, ko ieguvu tur, praktiskā ziņā, neviena skola, neviena augstskola to nevar iemācīt. Tas, ko tu iemācies praksē, tiekot, strādājot saimnieku fermā, redzot citas fermas, kā tur notiek. Bet cik jocīgi, bet tēta saimniecībā to pašu nevar iemācīties, ko jūs sakat, nevar skolā, bet var praksē. Dānijā taču nav tik ļoti savādāk kā te Latvijā. Tad mums bija daudz savādāk. Mums bija 5 gotiņas, mēs laucām kannā. Jā, un patiesībā šis slaukšanas vats ir dāvana no dāņu saimnieka par labu darbu. Viņš būvēja jaunu fermu, nepiesieto turēšanu, un viņam šo veco nevajadzēja. Mēs ļoti labi sapratām, mēs vēl joprojām uzturam kontaktus. Bet cik interesanti, jums kļūt par saimnieku šeit Latvijā vajadzēja to dāņu pieredzi, un otrs, ka jums vajadzēja arī, lai tētis piekrīt tai domai, ja? Ka jūs tagad saimniekojat. Tas man liekas jau viss tā dabīgi, man likās jau gāja uz to, jo jautājumus par saimniecības attīstību, par visu mēs apspriedām tad, un apspriežam tagad. Sakiet, nav jau viegli tā laikam nolikt savu saimniecības vadīšanu un teikt, labi, lai dēls turpina, ja viņš kaut ko salaiž grīstē?
Strādāju jau pirms tam kopā un jutām, kad būs kas turpina to lietu, un tāpēc arī tā nolēmām. Neko jau šķērsām galīgi nedara. Ja jau tētis jūt, ka tiešām kaut kas nebūs tā, kā vajag, tad jau viņu sarunā, tā kā es nedzirdu. Tad viņa atnāk te uz kultu. Izvillojās, jau tā nāk mājā. Jā, un tad viss kārtība. Kā starp citu ikdienā tas notiek? No rīta 4 ceļamies, braucam uz kultu, izdarām to, un tad par to laiku arī sarunājam, ko darīsim pēc tam. Un tā diena aiziet. Agrāk jau bija piedodiet par tiešumu jānomirst veciem, lai jaunais tiek pie ruļļiem. Nē, tā nav. Arī tam tēvam gribās atpūsties. Viņam vienmēr negribās, bet viņš kā savu padomu nekad nelieks un ies kopā un darīs visu kopā. Abi vecāki ir lielākie palīgi. Aizvietotāji, ja kādreiz kaut kur jābrauc un ar to pašu orķestri vai visu pārējo. Bet jūs savu cilvēcisko ego varat piepildīt, dzīvodams, cik mēs tagad esam, kādi 100 km no Rīgas? 80. Braucu uz teātriem, braucu uz koncertiem, pūšu Madlēnas Pūtī orķestrī, kas ļoti lielu gandarījumu sagādā. Protams, beidzu arī Madlēnas mūzikas skolu uz to pašu tubas spēli. Jā, tas ir pirmdienās, piekdienās, un otrdienās, ceturtdienās pēc vakaros ir volejbola treniņi. Šī vietā, ja jūs pagriežaties, lai jūs paši savu ansamblu dzirdat, ja? Alts, tromboni, augšā kājās. 1, 2, 1, on! Tā kā garlaicīgi nav, citreiz liekas sajūta man, ka tie, kas Rīgā, viņiem tāda vienmuļāka tā dzīve. Vai jūs gribētu palikt tā izmērā, kādā esat, jo jūs neesat liels zemnieks? Ir tāds, tas sapnis, nesapnis, vai kā viņu sauc, ka saimniecību cerams palielināt līdz kaut aptuveni 100 slaucamām govīm. Tās lielās saimniecības, manā uztverē būtu labāk vairāk, piemēram, 100 govju saimniecības nekā 1 ar 3000. Tad tie cilvēki laukos, manuprāt, vairāk palika. Laimīgs zemnieks, kāds tas ir, Raiti? Ko viņš dzīvē ir sasniedzis? Teiksim, te mēs tikko redzējām, viņš dzīvo savu tēvu mājās un vakaros izklaidējās kā vēlas. Un opera viņam ir tikpat tuvu kā man. Varētu būt, ka tas, kurš ir pie stabilitātes, kad viņš nav līdz pēdējām apakšbiksēm apķīlāts, kad viņš par kaut ko ir drošs, kad viņa biznesa iet, kad viņš spēj nodrošināt sevi un savu ģimeni. Un arī kaut kam varbūt pat atliek laiks, un visa zeme, kas viņam ir, nav gluži nomāta, kas rada nestabilitāti. Vai tā tiešām kādu dienu varētu tikt sasniegta tāda laime no tā stabilitātes viedokļa? No stabilitātes viedokļa grūti pateikt, bet es, protams, kā tas, kas vērtē un skatās tos projektus un redz ļoti daudz tas idejas, varu teikt, ka es skatos uz lauksaimniecību kā uz biznesu. Jo mēs vērtējam projektus no biznesa viedokļa, mēs piešķiram to Eiropas naudu un Eiropas atbalstu un gribam, lai tās paliek laukos ilgtermiņā. Katrs grib sasniegt to laimi, atrast to, kas nesīs viņam miljonu vai kaut kādu, dzērveni vai gaļas lopus vai ko. Kas jums liekas ir tas pareizais? Laime jau vispār ir filozofisks jēdziens. Protams. Un tas, kas vienam ir laime, otram varbūt liekas nelaime. Vai laime ir nopelnīt miljonu, es arī nezinu. Bet es domāju, ka cilvēkam laime ir dzīvot saskaņā ar sevi. Un ja viņš ir atradis laukos savu piepildījumu, tāpat kā cits savu piepildījumu ir atradis bankā, tad arī viņš jūtas laimīgs. Un varbūt viņš jūtas stabili arī tad, ja viņam ir tiešām tur kāds tas kredīts, bet viņš zina, ka viņa ražošana, viņš ir attīstījis viņu uz zināšanām balstītu, uz labām idejām balstītu un sākotnēji varbūt arī no Eiropas naudas atbalstītu. Un viņš zina, ka viņam ies, neskatoties uz riskiem. Un tad šis Eiropas atbalsts jauniem zemniekam dod arī šo iespēju attīstīt tās jaunās idejas un veidot to laimi
tajā lauku sētā un dzīvot saskaņā ar sevi un nodrošināt sevi un savu ģimeni, ko Raitis pieminēja. Es jums gribu parādīt vienu tādu piemēru, kur es tā no malas domāju, vai tas ir to vērts. Jūs iedomājaties, jūs dzīvojat savā sētā, bet jūs nevarat savus bērnus aizvest uz skolu, tāpēc, ka baigi tālu. Un jūs pārvācaties uz pilsētu. Un tad jūs pārvācaties vēl uz vienu pilsētu tālāk, jo tur vēl ir labāks darbs. Bet sestdien, svētdien jūs sirds velk atpakaļ, jo tā laime, izrādās, tomēr ir dažiem, tā kā tēva mājās, manā sētā. Tad sanāk tā, jums ir pilna darba diena pilsētā, un šis ir kas hobijs, vai vienkārši nevar atrauties, tā kā latvietim savs kaktiņš vajadzīgs, ja? Mans darbs ir saistīts ar apdrošināšanu. Es esmu lauksaimniecības apdrošināšanas produktu vadītājs. Manā pāraudzībā ir 2 produkti – sējuma apdrošināšana un maidzīvnieku apdrošināšana. Tā kā man jau izglītības izvēles jau kā buldros mācījos, ir virzīta uz lauksaimniecību. Arī pie laukiem ir laiks turējies. Bet, ja jūs vienā vietā pilnu atdevi strādājat, tad otrā vietā paliek vēl spēks. Daži teiks, tas tāds tad hobijs, tā jau tad nav īsti saimniekošana. Ne, protams, nesanāk uz visiem 100% laukiem sevi veltīt. Tā tas ir. Tās pamatlietas ir graudi un raps, un tad ir tie 2 posmi, tas ir pavasars un ražas novākšana, kad ir tas aizņemtākais. Un tad pārējais ir miglošanas, viss pārējais ir iespējams izdarīt to pa sestdienām, svētdienām. Pateicoties šai Eiropas naudai, to projektu, ko es realizēju atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem, es iegādājos tehniku, uzbūvēju siltumnīcu, un tā tehnika faktiski man padarīja neatkarīgāku. Man ir gan piekabes minerālmēslu izklēdētājs, tāpat graudu priekštīrītājs. Tās ir iespējas, ko es varu veikt tos darbus neatkarīgi no tā, kad gaidīt, vai man kaimiņš izdarīs, vai man kaimiņš neizdarīs. Kāpēc tomēr ģimene dzīvo pilsētā? Tad, ja dzimtas mājas, tad dzīvojiet dzimtas mājās. Nevar sadzīvot ar vecotām vecumām? Nē, te jau tas paradoks ir tas, ka laukos ne ģimenes ārsts normāli pieejams, ne bērniem pulciņi, ne izglītības. Protams, skola ir, kaut kāda ģimenes ārsts arī ir, bet tās iespējas, kas tiek piedāvātas pilsētā, ir krietni lielāks. Tas tāpat kā bērni atbrauc šeit vasarā dzīvot, jāiet uz biblioteku pēc interneta, kurš arī šeit tad strādā, šeit tad nestrādā. Vienlaikus tās latviešu spīts, atlaist to saimniecību, izīrēt visu zemi un šo pārvērst tikai par vasaras rezidenci pašu māju. To arī jūs gluži negribat? Nē, es negribētu, ka laukos gar logiem aug dāņu raps vai ganās dāņu cūks. Protams, tas labāk es daru pats, tas dara man prieku, tas dara vecākiem prieku. Ja citi iet uz trenažieriem, tad laukos lāpst cilvēki pie bitēm. Mamma tur vairāk rūpējās. Viņa labāk sanāk. Nē, viņa tā kā no kolkos laikiem biškops, visu mūžu biškops, un tās, protams, pie medus novākšanas mēs palīdzam. Ja tas lauksaimniecība būtu man tīri kā biznesa, protams, bez specializācijas tas nebūtu iespējams. Nebūtu nozīme tiem, kas šeit aug ozoli, kad šeit ir aina un viss pārējais, jo tas viss aizņem teritoriju, tad tie liekie kvadrātmetri, kas nav izmantojami, viņi būtu jānozaļ un tā tālāk. Bet, ja to grib kā vidi, kā vērtību, protams, tas viss ir jāsaglabā un neskatoties to, ka tas nenes ne naudu iekšā, neko. Bet tas būs paudzēm uz priekšu un tā būs vērtība. Jūsu dēls turpinās, viņš arī būs kādreiz jaunais zemnieks, kuram jūs uztīsiet uz pleca un teiksiet, super, dari tā. Nē, es priecāšos tas, ka man nav obligāti, lai viņš būtu zemnieks, bet tas, kad viņš just, ka viņam ir saknes. Klau, šitas ir normāli? Pilsētā sapelna naudu un ved uz laukiem mākslīgi uzturēta lieta. Domāju, ka darbs laukos varbūt arī daļēji laika darbs, kad ir kaut kāda daļa dzīves tiek pavadīta pilsētā, un tomēr kaut kāda daļa dzīves tiek pavadīta arī laukos. Tā ir tā latviešu laime, ja? Visiem ir radi laukos. Pirmdienā braucam atpakaļ no rīta uz darbu un krējumu vedam līdzi. Ja? Grūti pateikt, vai tā ir latviešu laime, jo, kā jau mēs te spriedām, laime katram var būt savādāka. Bet ja cilvēkam interesē šī lauku dzīve, šī lauksaimnieciskā ražošana, un viņš tiešām varbūt, un starp citu, ne visi uzreiz saprot, ka viņiem tas interesē. To es gribētu paskaidrot ar tādu piemēru no pašreizējām studijām nepilnā laikā lauksaimniecības fakultātē, kur pie mums nāk studēt jauni cilvēki, es negribu, jaunieši varētu teikt, kur jau kādu izglītību ir ieguvuši. Cits ir izstudējis Tehniskā universitātē pa auto kādu tur inženieri, cits ir radiotehnikas speciālists vai vēl kāds tam līdzīgs speciālists, un viņš to ir visu pabeidzis.
un sācis strādāt pilsētā un sapratis, nē, tas nav tas, ko es gribu darīt visu dzīvi. Es tomēr gribu strādāt savu vecāku saimniecībā, turpināt šo biznesu, bet, lai to darītu, man ir vajadzīga izglītība. Ko jūs tēvs teica par šito? Malacis, sāc, dari, ņem pusi ķēniņu valsts, vai kā jūs, var teikt, tiekat galā ar saviem senčiem? Tur negāja nekāda runa par pusi ķēniņu valsts. Jūs paņēmāt visu, ja? Jā. Tāpēc, kad ja saimniecība ir maza un viņā vēl būs 2 saimnieki, tad tur nav nekādas nākotnes. Ja es kaut cik esmu apkārt pasauli paskatījies un kaut cik izglītoju, sapratu, ka uz ierobežotas zemes ir, lai es kaut ko spētu sev sapelnīt, lai attīstītos, ir jāstrādā ar maksimālu atdevi, un tur nedrīkst traucēt nekas. Tad ir variants, vai es to daru, vai es to nedaru. Tā es arī tēvs taču netraucē. Nu, kā tā drīkst teikt pret tēvu? Vai tēvi saprot mūsdienu Latvijā, ka viņam ir tā kā vienu dienu jādod atslēgas un nebūs kā Indrāna tēvam, kur aizvedīs? Tur ir tāds diezgan garš stāsts. Viņi praktiski lielai daļai jau no lauksaimnieku, kas ir pārņēmuši šīs saimniecības, tēviem vairs nav labas attiecības. Tāpēc, kad tas ir, jo vecais saimnieks visu to redzēja savādāk, jaunais saimnieks dara savādāk. Kas to atrisina? Tad, kad bija pensionēšanās, tad tā situācija neizvērtās tik, kad pēc tam ir sliktas attiecības. Tāpēc, kad bija kaut kas, ko dabūja arī vecais saimnieks, viņš par to atdeva pretī saimniecību. Ir jābūt tam, kas pagrūž uz to rīcību. Jo, ja tā vienkārši prasīs atdot, praktiski, kurš atdos savu maku, pats palikdams varbūt tikai ar savu pensiju, kas ir stipri nepietiekoši. Karina, viņš te visu laiku prasa, dodiet manam tētim arī pensiju, tad mans tētis būs laimīgs un es varēšu saimniekot ar vēl lielāku atbalstu. Bet es redzu, kad ir līdzīgas situācijas pārējiem. Jā, bet pats princips. Bija viens mirklis pirms gadiem, laikam 5, kad varēja dabūt šīs Eiropas pensijas, un tad tiešām labprātīgi klēts atslēgas tika nolikts dēlam uz galda. Bet tagad vairs tā nav. Kāpēc? Vairs tā nav, jā. Man liekas, jā, tās bija vislabākais mehānisms, iespējams, vislabākais, jo situācijas tomēr ir dažādas, kur tām veciem saimniekam samaksā ļoti laba pensija, jo tās pensijas tiešām bija ļoti labas, un jaunais tika pie saimniecības un turpināja saimniekot. Ideāli, tas, kas ir vajadzīgs. Jā. Šajā periodā vairs šī programma netika izvēlēta, jo tika uzskatīts, izanalizējot situāciju, tika uzskatīts, ka jau iepriekšējā programmēšanas perioda tika piešķirta Eiropas pensijas pietiekami lielam cilvēku skaitam, lai šajā periodā to neturpinātu. Mums ir pietiekami liels jauniešu, kas ņem varu rokās un saimnieko skaits, ja ir citi veidi, kā panākt to, par ko mēs cīnāmies. Kā dabūt tos jauniešus laukos? Mēs tajā iepriekšējā periodā izgājām to ceļu, kad atbalsta, ka piešķirts gan jauniem lauksaimniekiem, gan pensija piešķirta vecajiem saimniekiem. Šajā periodā mēs pamēģinājām piešķirt atbalstu to sākumā kapitālu dot tikai tiem jauniem lauksaimniekiem. Šobrīd mēs stāvam priekšā nākošajam programmēšanas periodam, un pašlaik jau ir sākušās tās diskusijas, kā labāk šo situāciju risināt nākošajā periodā. Es domāju, mums jau jānāk kopā ar sabiedriskām organizācijām, ar zemkopības ministriju, ar lauksaimniekiem un jādomā, kā labāk to atrisināt nākošajā periodā. Man ir tāds iespējas radies gan no šiem stāstiem, kur es satikšu šos zemniekus, gan no sarunas ar jums, ka mēs patiesībā neesam atrisinājuši to pašu galveno. Kā dabūt to jaunieti laukos? Jūs, piedodiet, jauno zemnieku klubs arī esat salīdzinoši maz cilvēku valstī. Bet es domāju, ka tas nav vienkārši tā izdomājams un ar naudu piedabūnams, kāds palikt laukos. Es domāju, ka pirmām kārtām tas ir jautājums mūsu lauksaimnieku ģimenēs. Kā tad tos bērnus tur audzina un vai viņus audzina tajā paauģu pēctecībā vai nē? Un ja viņus audzina tajā paauģu pēctecībā un iemāca novērtēt to vērtību, kas ir zemē, kas ir tam, ko mēs darām savā saimniecībā, tad tas jaunietis arī izvēlēsies lauksaimniecības izglītību, viņš mācīsies un viņš vēlēsies turpmāk saimniekot. Tas nav tā vienkārši ar atbalstu mehānismu. Tagad mēs maksāsim vairāk vai maksāsim mazāk, un mums būs pilns ar jauniešiem. Tā tas nenotiek. Kaut kādā mērā tas, vērtējot pazīstamus cilvēkus manu paziņu lokā un zinām, ir tā, ka ir cilvēki ar lauksaimniecisko izglītību un vēlmi un tādu pēc sirds piesaisti laukiem, bet viņš
Viņš nespēja uzsākt, jo zeme tur ir pārāk dārga, nomas maksas ir pārāk lielas, un viņš nevar. Ja ir kaut kādi atbalsta mehānismi, ir zināmi cilvēki, kas ir uzsākuši, ja viņam ir bijis ko varbūt pārņemt, vai viņam ir bijis kāds zemes gabals, ko viņš ir dabūjis tā lētāk, ne tik dārgi, sācis ar kaut ko spēt konkurēt. Tad es saskatu, ka ar atbalsta mehānismiem tomēr to skaitli jauno lauksaimnieku piesaist laukiem ievērojami var palielināt. Skatoties tos projektus no gada uz gada, radās tiešām pārliecība, ka Latvija ir daudz to jaunu cilvēku, kas tiešām grib laukos strādāt, bet kuriem tiešām pietrūkst tā sākotnējā kapitāla, lai viņš to varētu izdarīt. Tāpēc man tiešām liels prieks, ka ar šo atbalsta programmu mēs esam palīdzējuši vairākiem jauniem cilvēkiem tajos laukos palikt, nevis aizbraukt uz lielāko pilsētu, uz galvaspilsētu vai vispār ārzemēs. Tā ka tas ir visnotaļ pozitīvi vērtējams. Es katrā ziņā negribēju sacīt, ka nav nepieciešams atbalsts. Es tikai gribēju sacīt, ka nauda nav tas, kas paveiks visu. Nu, protams, un es jau patiesībā jums pilnīgi piekrītu, jo visdrīzāk pirmā lieta ir lēmums paša, es teiktu tā, senča galvā. Vai viņš uzticis savam dēlam vai meitai, vai viņš parūpējas par viņu laicīgi, lai galvā ir arī daudz modernas domāšanas par lauksaimniecību, kaut vai Latvijas lauksaimniecības universitātē iegūts. Vienmēr sakot, iespējams, ka mēs tikai aizskārām dažas dvēseliskas un ļoti ģimenēs neizrunātas lietas, bet cienījamie lauksaimnieki, izrunājiet šito lietu, kurā brīdī jums ir tiesības atpūsties un jūsu dēlam ir laikus jāsāk vai meitai, protams, saimniekot. Mēs tiekamies pēc apaļas nedēļas. Uz redzēšanos!